Un no rīta pamostoties, tas ir dabīgs stāvoklis, kad jūs jau esat tādā hipnotiskā stāvoklī, kad jūsu zemapziņa ir pieņemoša pozitīvām pārmaiņām. Un jūs varat vienkārši paeksperimentēt, pajautāt sev, ar kādu domu es pamostos, un tā būs patiesā jūsu zemapziņas bilde. Par savu piemēru es varu minēt, ka pirms daudziem gadiem es modos nelaimīgs, nepriecīgs. Un bija atšķirības starp pirmdienām un brīvdienām, jo tad, kad tu esi darbinieka vai uzņēmēja prāta stāvoklī, tev ir pilnīgi cits redzējums uz pasauli. Un arī zemapziņa attiecīgi piespēlē, šodien ir kaut kāda darba diena, es operēju savādāk. Sestdiena, svētdiena, super, man te ir kaut kāda brīvības sajūta, es jūtos brīvs, nopelnījis to. Tātad sapņu analīze. Dažādas asociāciju metodes. Šobrīd populārs kārtas ir, piemēram, kas arī palīdz izvilkt no zemapziņas kaut kādus stāstus. Hipnoze, darbs ar zemapziņu, tas, ko es izmantoju. Meditācijas ir instruments, kas strādā, bet arī ir ļoti atšķirīgi jāskatās, kādas meditācijas. Tur arī ir savas nianses, es par to nerunāšu šodien. Aktīvā iztēle, tātad pats sev zīmē priekšā kaut ko, iedomājies, ka tu iekot citronā vai tev ir siekals. Un tādā veidā mēs sākam trenēt savu zemapziņu, jo viņa neatšķir, vai tas realitātē notiek vai nē. Ja mēs šobrīd iekožamies citronā, mums parādīsies siekals. Ja es šobrīd iedomāšos, ka es noģērbjos un kāpju augstā ledainā ūdenī, tad kādam tā var būt zosāda un drebuļi. Kognitīva behaviorālā terapija, tātad kā metode arī darbā ar apziņu, zemapziņu. Saucamais ēnas darbs. Tātad, kas ir ēnas darbs? Viņš ļoti bieži tiek pieminēts pie augu medicīnas, tāpēc, ka, ja caur apziņu mēs ejam ēnas darbā, mums ir principā ļoti viegli izvairīties no viņa. Un tas ir stāsts par to, ka es skatos uz sienu, viņa ir, tīra, pastos pa labi, izrādās, ka tur ir kāds paņēmis vienkārši visu pieķēmojis, un tur viss ir netīrs. Un ēnas darbs nozīmē, ka mēs nevis skatāmies uz to pozitīvo, bet mēs ejam tajā netīrajā un strādājam ar to. Tātad ar to vislielāko, kas man nepatīk, bet iespējams viens pats, es tur negribu skatīties. Tāpēc ir metodas, kas specifiski strādā ar ēnas darbu. Un zināmās afirmācijas pārrakstīšanas tātad arī. Es vēlāk uztaisīju tabulu, parādīšu to salīdzinājumu, kā tās metodas atšķirās un viņa efektivitāte.